Vasaļi. Šodien paredzēts neliels brauciens. Jāaizbrauc līdz Jēkabpilī, tad atpakaļ uz Daugavpili un pēcpusdienā atkal no Daugavpils uz Jēkabpili un tad uz mājām. Auto ir uzlādēts gandrīz pilnībā, būtībā tika lādēts uz 100%, bet, kamēr šeit filmējas, uzlādē jau rādās 99%. Orientējošais attālums 431 km. Ir nonulēti visi brauciena mērītāji. Paredzams, ka Jēkabpilī būs ap 6 grādiem. Un spriežot pēc iepriekšējiem braucieniem, patēriņš varētu būt ap 188 vatstundām uz kilometriem. Šajā gadījumā man uzrāda, ka paredzamais nobraucamais attālums ir tikai 348 km, kas būtībā mūsu plāniem ap 380 km nedaudz neatbilst. Skatīsimies. Tā, esam Jēkabpilī. Esam nobraukuši 91,7 km, iztērējuši 16,3 kWh. Un tagad mums plānos veikt 89 km līdz Daugavpilī. Esam netālu no Līvāniem, aizmirsu pieminēt. Galā mērķī paredzams, ka mēs būsim ar 46% uzlādi. Šobrīd esam ar 64% uzlādi. Paskatīsimies, cik precīzs būs Teslas aprēķins pareģojums. Tā, esam Daugavpilī. No Jēkabpils nobraucām 91,6 km, patērējām 15,2 kWh un vidējais patēriņš bija 16,6 kWh uz 100 km. Kopā nobraukuši 183 km, iztērējuši 31,7 kWh, ar patēriņu 17,3 kWh uz 100 km. Pēdējā braucienā no Jēkabpils uz Daugavpili aptuveni 4% no patēriņa aizgāja siltuma uzturēšanai un 19,4% aizgāja braukšanai. Arī Daugavpilī 6 grādi Celsijā.
Un ieradušies esam mēs ar 46% uzlādi. Tagad ir 9,44, 46% uzlāde. Nu, paskatīsimies, kāds būs patēriņš parkinga režīmā. Ir 14,06. Dodamies atpakaļ uz Iekapili. Automašīnas uzlāde 44%. 2% patērēja Sentry Mode. Gala rezultātā, gala mērķī atbrauksim ar 19% uzlādi, kas, protams, līdz mājai nepietiks, tāpēc uzreiz iesitu uzlādes staciju. Skatāmies. Esmu pie Līvāniem, dodos uz CSDD uzlādes staciju. Tas būtībā ir tas pats Elektrum, bet ko es tikko pamanīju, ka ir sākusies baterijas uzsilde priekš ātrās uzlādes. Kā esmu dzirdējis, ka tas nenotiek priekš citām uzlādes stacijām, izņemot Teslas uzlādes staciju, bet izskatās, ka viss notiek. Esam klāt Jēkapilī. Nobraukuši esam 91,9 km, patērējuši 15,8 kWh un vidējais patēriņš 17,1 kWh uz 100 km. Ieradāmies ar 19%. Šobrīd Jēkapilī ir 10 grādi siltumā. Un plānojam braukt uz mājām. In 200 meters, enter the roundabout and take the Mums first exit. pietrūkst aptuveni 6%. Nu, apstājāmies, tepat tūlīt uzlādēsimies. Lai gan lādētājs apgalvo, ka viņa jauda ir 50 kW, tomēr izrādās, ka viņa jauda ir 43 kW. Ieskatāmies patēriņu, tad vidējais patēriņš mums par aptuveni par 300 km. Nobraukt šobrīd ir 275 km. Vidējais patēriņš mums ir 17,4
kWh uz 100 km. Ja skatāmies statistiku, tad kopš pēdējās uzlādes siltumam patērējām 11%. Tas var atbilst patiesībai, jo šajā mašīnā ir PTC sildītājs, nevis siltumsūknis. Un baterijas uzsildēji ir patērēts 2,1% no baterijas. Tātad lādējoties Jēkabpilī, lādējāmies 17 minūtes, uzlādējāmies par 11,8 kWh un par 3,80. Ņemot vērā to, ka šī uzlādes stacija iekasē nevis par kilowatstundām, bet par uzlādē pavadīto laiku, tas ir 19 centi pār minūti, tad pārreikinot uzlādes cenu euros uz kilowatstundām, sanāk 32 centi pār kilowatstundu. Lādējoties jaudīgākās uzlādēs, piemēram 120 kW uzlādē, patērētais laiks samazinātos 2 reizes vismaz, bet maksa eiro par kilowatstundu būtu nedaudz lielāka. Gala rezultātā uzlādējāmies uz 36% un paredzamais atlikums ierodoties mājās 10%. Esam atbraukuši. Šeit 8 grādi. Uzlāde 11%. Esam nobraukuši 91,2 km, 15 kWh patērējuši ar vidējo patēriņu 164 Wh uz kilometru. Tas ir 16,4 kWh uz 100 km. Nu, un kopā tātad nobraucām 366 km, iztērējām 62,5 kWh ar vidējo patēriņu 170 kWh uz 100 km. Ja mēs skatāmies par pēdējo braucienu, tad var redzēt, ka vidēji pie 8 grādu temperatūras kādi 2% aiziet uz sildīšanu. Tas sanāk kaut kur 2% stundā. Paskatīsimies, kas būs ziemā. Šajā braucienā es piefiksēju izmaiņas, kas saistītas ar temperatūras kritumu. Ja patēriņu salīdzina ar Liepājas braucienu, tad bija temperatūra ap 20 grādiem un kādu trešdaļu ceļa bija lietus. Līdzīgi bija arī šoreiz braucienā uz Jēkabpili. Temperatūra gan, protams, zemāka, vidēja kaut kur ap 8 grādiem sanāk, un daļu ceļa bija lietus. Tad var redzēt, ka braucienā uz Liepāju mums bija patēriņš 15,6 kWh uz 100 km, bet šajā Jēkabpiles braucienā sanāca 17 precīzi kWh uz 100 km. Aptuveni
patēriņš palielinājās par 1,6 kWh uz 100 km, kas ir pārreikinot tā arī aptuveni tie paši 2%, kas tika atzīmēti saistībā ar klimatu, ar salonā uzsildi. Interesanti būs pavērot, kāds patēriņš sanāks ziemā. Jāņem vērā, ka auto nav aprīkots ar siltumsūkni, bet ir parastā uzsilde, kas patērē diezgan daudz enerģijas. Tas šoreiz arī viss. Jautājumi, komentāri, spriežam patīk, tiekamies.